Un tāpēc nepavelti pavisam drīz jau savā neiztrūkstošajā arī tūrē pa Latviju dosies, protams, tāds mežu aizstāvis kā Hulkmens. Viņš godam, protams, ir nopelnījis ziemas miegu, bet tagad ir jau modies un gatavs jaunajām cūcību apkarošanas sezonām. Vai ne? Atkal piemēslojuši! Labdien! Sveiki, sveiki! Labrīt, cūkmeni! Atlik man tikai drusciņi atpūsties pa ziemu. Bija atvaļinājumā? Bija atvaļinājumā, drusci atpūtos, bet īstenībā es īsti nemaz negulēju ar vienu aci, jo jūtu, ka atkal, kamēr es viņas neuzpasēju viss, atkal būs piemēslojuši. Skatieties, mežā, nu pats laikāks būvēs māju, viņš izveic būvgrūžus. Nu kaut kāds ārprāts, kas te notiek. Mēs esam atbraukuši ar Magnusu no Radio 5 un Elentai brokastīm, tad iesildīties lielajai talkai. Redziet kā, ir divi veidi cilvēki. Sliktie, kas vēso, un labie, kas visu to kopju un vāc. Tā kā mēs, vai ne? Mēs jau varam uzsist pa plecu, mēs tie labie. Tātad, lielā talka, kad mums būs? 22. aprīlī. Kur tu pats šogad talko? Es šogad būšu 22. aprīlī Cūkmeni Latgalē. Būšu Rožupes pusē, tur kaut kur un mēģināšu atrast arī kādu pleķīti, kur tur kaut ko sakārtot. Bet zinot latgaļus, viņiem jau viss ir diezgan kārtībā. Nu, tad skatīsimies, varbūt iesim meklēt kādam, kam jāpalīdz. Man ir priekšlikums. Nu? Jūs esat divi, man ir divi maisi, 2 pār cimdi. Kurš vairāk salasīs? Labi. 5 minūšu laikā. 1, 2, 3. Aiziet! Lai veicas! Tev arī! Redz, man jau pirmais! Ok, es došos dziļāk. Reku, tur ir ritīgi daudz. Dan. Bet te tā piecūkots nāvīgi. Fuj! Alus pudeles, stikla pudeles. No? Labi. Gādu nav talkots un ir briesmīgi, ir vienkārši šausmīgi. Te ir kaut kas briesmīgs. Cūkmenis pacels man mājas, teiks, cik kā viņas ir daudz savāds. Ok, dzeloņdrātis, tas arī ir ļoti interesanti. Kā tev iet? Ļoti labi, es tikko gandrīz nokritu, jo dzeloņdrātis priekšā. Plasmas sadaloties šausmīgi ilgi. Nē, šis būs pa lielu. Nedabūšu maisā iekšā. Izskatās, ka es laikam vairāk nelasīšu, jo es nevarēšu panest. Bet es paņemšu šo līdzi, varbūt man tas būs bonus. Es laikam rādzu jackpot. Šitien es aiziešu savāk, es vinnēšu. Te kāds izskatās, ka tik tiešām dzīvo. Vajadzētu pašvaldības policiju atsūtīt. Nu, ko pēdējais cūkmenis ir nokliedzis signālu. Šis tas ir. Par vienu labu darbiņu šodien vairāk izdarīts. Tu vari pievienoties 22. aprīlī lielajā talkā visā Latvijā. Nu, ko, labs darbiņš, kas padarīts. Jā. Tev tāds smags maiss. Jā, es gribēju tevi pārspēt. Tikai 5 minūšu laikā. 5 minūšu laikā. Šajā mežā tik daudz salasījāt. Un tā, kā vienmēr šādos pasākumos, uzvarēja draudzība. Bet tas ir pēc labākais, kā... Uzvarēja draudzība. Paldies, cūkmeni. Operatoru kungiem arī redz, kur uzlīmīt. Tikai neaizlīmē kameras, jā? Lūdzu. Katrs jau talko, bet Latvijas valsts meži talko katru dienu. Par tīru Latviju. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies. Atkal sabijāmies, atkal mūs biedē cūkmenis. Jā, uzvarēja draudzība. Tas ir skaisti, jo sevišķi svētdienas dienai, vai ne? Jā, krājuma spēkus 22. aprīlis nav jau vairs kalniem vairs, vai ne? Nav jau gan, jā. Nu, dzīvojam draudzīgi, protams, viens otram palīdzot. Un izspēlēt kaut ko varbūt interesanti, vai arī vingrojot, vai sportojot, vai aktīvi pavadot dienu, jo tas viss būs arī raidījuma turpinājumā.